Labdien, un esiet sveicināti otrā moduļa trešajā nodarbībā, kurā apskatīsim biznesa modeļa audeklu, jeb no angļu biežāk lietots Business Model Canvas. Šajā nodarbībā šī būs arī vienīgā un galvenā tēma, kurai pieskārsimies. Tātad biznesa modeļa audekls. Biznesa modeļa audekls ir strateģiskas vadības rīks. Tā ir nozīmīga daļa uzņēmuma strateģiskajā plānošanā, kur apskatīsim tālākajās moduļu nodarbībās un lekcijās. Bet šajā pieskārsimies tieši pašam audeklam, tā galvenajām sadaļām, kas parāda, kāds ir jūsu biznesa modelis, kāds ir tirgus, kurā jūs strādājat, kāds ir pieeja, ar kādu jūs ejat tirgu, kāds ir jūsu vērtības, produkti, pakalpojumi, jūsu spēja, uzņēmēja spēja īstenot uzņēmēja darbību. Tā skaitā identificējot savus riskus, vājās puses, stiprās puses, attiecīgi tos izmantot un risināt nepieciešamos uzlabojumus, kur tie ir nepieciešami. Uz biznesa modeli Canvas, jeb audeklu, var principā arī skatīties kā uz biznesa plānu. Un tas pamatā sastāv no 9 galveniem elementiem, kas ir klienti, šis vērtību piedāvājums, ko mēs jau apskatījām, kanāli, caur kuriem tiek komunicēta uzņēmuma informācija, attiecības ar klientiem, ienākumi, citi galvenie resursi un aktivitātes, partneri un, protams, izmaksas. Un aicinām jūs apskatīties arī Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas konferences ļoti uzskatām materiālu šajā pievienotajā saitē tieši par biznesa modeļa audekliem, par biznesa plānu izstrādāšanu. Tālāk iziesim cauri katram no 9 galvenajiem biznesa modeļa audekla elementiem, kas ir piemērojami sociālajai uzņēmējdarbībai, un apskatīsimies uz dažiem piemēriem katrā un iespējamiem risinājumiem. Un pirmais tātad klientu segmentēšana. Ja, ko tas nozīmē? Faktiski noteikt sava produktu vai pakalpojumu mērķa auditoriju, kas ir jūsu pakalpojumu vai produktu saņēmēji. Šo segmentē, un segmentēšana ir tātad šī analīzes daļa, ja, sadalīt vienībās, grupēt pēc kopīgiem parametriem un pazīmēm. Piemēram, ja, tad klientu segments var būt vientuļās mātes ar zemiem ienākumiem, kurām attiecīgi ir jāstrādā, lai nodrošinātu šos ienākumus, bet lai kamēr strādā, ja nav iespējas piesaistīt bērnus, un tāpēc šis klientu segments meklē pieejamas bērnu aprūpas iespējas par pieņemamām cenām. Un risinājums ir attiecīgi šādas iespējas piedāvāt, un izstrādāt tā, lai viņas būtu īpaši pieejamas tieši vientuļo māmiņu vajadzībām, ņemot vērā tātad vientuļo māmiņu ar zemiem ienākumiem nodarbinātības aspektus, kas parasti ir garāks darba stundas un ne augsts atalgojums. Otrais biznesa modeļa audekla galvenais elements būtu šis unikālais vērtību piedāvājums, kur apskatījām šī moduļa pirmajā nodarbībā, ja, tad kas ir šī unikālā vērtība, ko jūsu sociālais uzņēmums sniedz. Sociālās, tā varbūt arī vides problēma risināšanai, ietverot šīs vērtības, tātad pozitīvo ieguvumu vai risinājumu, ko jūs piedāvājat savām mērķa grupām, klientiem vai arī citiem, kas ir citi labumu guvēji. Tāds nevienkāršs piemērs, bet nepieciešams un arī realistisks, un Latvijā atsevišķos aspektos šādi piemēri arī tiek īstenoti, ja, piemēram, rūpibērns, ka ir nepieciešamiem nodrošināt pieejamus un videi draudzīgus mājsaimniecības produktus, vienlaikus apvienojot to ar nodarbinātības iespējām sievietēm no sociāli atstumtām vai mazāk aizsargātām ģimenēm. Un šis risinājums tad būtu apvienot šīs divas lietas, ja, izstrādāt tādu mājsaimniecības produktu līniju un ražošanas līniju, kurās tiek nodarbināts tieši sievietes no atstumtām kopienām, protams, ievērojot iespējas un stiprinot šo sieviešu
konkrēto grupu konkurētspēju darba tirgu, vienlaikus rūpējoties par sociālās un vides elementu problēmām. Nākamais ļoti svarīgais elements biznesa modelī ir attiecības ar klientiem. Apsveriet, kādas jūs tās veidosiet. Vai tie būs darījumi, vai tie būs vienkārši pirkumi, vai tās būs dziļākas sadarbības, vai konsultatīvas, vai kopienā virzītas, kā jūs sadarbosieties, kā jūs veidosiet klientu uzticību un noturību. Un te piemērs. Piemēram, ir nepieciešamība izveidot spēcīgu, lojālu klientu tīklu, piedāvājot personalizētu atbalstu un uzturot šo sadarbības kopienu un viņas tīklošanos. Un risinājums būtu, piemēram, regulāri tīklošanās pasākumi, semināri par aktuālām tēmām, tā skaistā, ņemot vērā mūsdienu aktualitātes, tie būtu arī tiešsaistes, reāla laika pasākumi vai fórumi, domapmaiņas, lai veicinātu šo kopienas savstarpējo miedarbību un atbalstu. Ceturtais svarīgais elements, kas ļoti loģiski seko attiecību veidošanai ar klientiem, ir komunikācijas kanāli, ar kuriem jūs miedarbosieties ar saviem klientiem. Apsveriet, kādi ir šie kanāli, kādi ir saziņas metodas, kurš to dara, caur kādām platformām, lai piegādātu savus produktus, pakalpojumus vai noteikti problēmu risinājumus saviem klientiem. Un te, piemēram, tad izmantojot tiešais platformas vai sociālos mēdīju tīklus partnerībai ar sieviešu organizācijām, lai sasniegtu savu mērķa auditoriju un sadarbotos gan ar šīm partneru organizācijām, gan ar klientiem. Un risinājums, piemēram, būtu izveidot tiešais veikalu, kas mūsdienu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumos ir patiešām nesarežģīti jau, un izmantot tātad sociālo mēdīju platformas, lai reklamētu savus produktus, dalītos ar iedvesmojošiem stāstiem par sieviešu iespēju palielināšanu un sadarbotos gan ar sieviešu partneru organizācijām, gan ar mērķa grupām. Un te ir svarīgi, ka šie elementi nav savstarpēji atrauti biznesa modelī, bet ir, protams, cieši saistīti. Piemēram, šo konkrēto komunikācijas kanālu salieciet kopā ar attiecību veidošanu ar klientiem iepriekšējā slaidā. Un visbeidzot, biznesa modelī ir jāparāda pārējie resursi, tātad ieņēmumi, citi infrastruktūras resursi, jūsu galvenās aktivitātes, tātad pamatdarbības programmas, ko veicat jūs partneri, kas ietver arī gan piegādātājus, piemēram, gan funkciju un procesu partnerus, pakalpojumu kopradītājus, partnerus, kas var jūsu pakalpojuma tālākos soļus veikt tādā kopdarba procesā un, protams, izmaksu struktūru, kas būtu izdevumi, kas rodas jūsu uzņēmējdarbībā. Kas ir svarīgi, ka šajā biznesa modelī ir svarīgi tāpēc šo sauc par audeklu jeb kanvu, uz kura var nosacīt zīmēt, ka jūs uzzīmējat schēmu, kā šie 9 galvenie elementi savā starpā strādā, miedarbojās, tā, lai jūsu uzņēmums gūtu gan ienākumus, gan panākumus, lai viņš spētu pastāvēt, un, kas ir svarīgi, analizējot katru no šiem biznesa modeļa kanvas, jeb audekla elementiem, jūs varat identificēt jomas, ļoti specifiskus uzdevumus, kas ir nepieciešami, lai uzlabotu viena vai kopējā procesa efektivitāti un produktivitāti, attiecīgi pieņemot lēmumus par efektīvāku resursu sadali. Un šīs nodarbības noslēgumā secinot tātad par biznesa audeklu, biznesa modeļa kanvu, ir jāizmanto tā vizuālais ietvers, kā es minēju, šis apzīmējums kanva, ja audekls ir apzināti radies, lai redzētu šo visu aptverošo biznesa procesus jūsu uzņēmējdarbībā, lai spētu šajos procesos identificēt gan sevi, darbiniekus, klientus, produktus, pakalpojumus, komunikācijas kanālus, attiecību vadības metodes un citus pārējos elementus, lai redzētu šo kopīgo bildi. Un mēs tālāk skatīsimies modulī par
par strateģiskās plānošanas aspektiem, ja jūs redzēsiet, ka tā ir daļa arī no tā, tas ir vajadzīgs, ja, lai regulāri pārskatītu un kur nepieciešams atjaunināt savus biznesa modeļa audeklu, tā elementus un viņu savstarpējo sakarību, lai nodrošinātu, ka bizness ir saskanīgs, ka procesi ir raiti un tekoši, ka ir gan vieta, gan rezultāti ar inovācijām, kas, protams, vedīs pie panākumiem.